Šī recepte ir manas pašas izdomāta pēc dziļām atmiņām no manas bērnības. Pēc jauniem apstākļiem un jauniem produktiem, kas tev ir pieejami. Tā, tad būs nepieciešams pusglāze piena. Mazliet taukvielai es izmantošu gijas sviestu, bet tajā pašā vietā var izmantot arī parastu sviestu. 5 ēdamkarotes kakao pulvera, iebiezinātais piens ar cukuru. Var izmantot arī parasto cukuru un tad vienkārši mazliet vairāk piena. Bet man garšo šādi. Kā arī piena pulveri. Ķeramies klāt gatavošanai. Jūs būsiet pārsteigts, tas ir vienkārši un ātri pagatavot trifels. Ļoti garšīgi. Tā kā šodien mācās Ilze, viņa arī ņems un gatavos. Es stāstīšu. Liekam katliņu uz uguns un pievienojam taukvielu. 1 ēdamkaroti giju. Tikai vienu? Jā, šajās konfektēs nebūs daudz taukvielas, jo es esmu atklājis, ka tas nemaz nav nepieciešams un garša ir pat ļoti laba bez liekām taukvielām. Es atceros, ka bērnībā tika izmantots bez mazai paciņu sviesta, bet tas vispār nav nepieciešams, jo izvairamies no lieka traknuma. Jā. Un arī tagad, kamēr vēl nav ļoti karsts, pievienojam pienu. Pievienojam pienu un arī puspaciņu iebiezinātā piena ar cukuru. Šajā vietā varat izmantot arī, viss pietiks, lai nav pārāk salds. Tā, samaisam un pagaidam, kamēr uzvārīsies. Tā, piens tulīt jau vārās un tagad var pielikt klāt kakao pulveri. Un cītīgi izmaisīt, lai neveidojas kunkuļi. Ilze ir labi pastrādājis, viss ir samaisīts, un tagad ļaujam kādas dažas minūtes atzist. Lai ciest. Tā, esam atpakaļ, un mīkla ir kādas 3-4 minūtes padzisusi. Un tagad pievienosim pēdējo ingredientu piena pulveri. Tā, Ilze, lūdzu. Cik jāliek ir piena pulveris? Tā, tas arī uz aci jāskatās, cik biezu mēs gribam to mīklu. Aptuveni pusglāzi. Maisam, viss pietiks. Tā, lai ir tāda vidēji cieta mīkla, lai pēc tam no viņas varam veidot bumbiņas un trifeles, kādā formā vien vēlamies. Un tagad atkal cītīgi jāsamaisa. Vai tu domā, ka šī tik ciets jau būs labi? Jā, mīkla izskatās jau gatava. Tad es pārstāju maisīt, ja? Un es parādīšu, kā taisīt trifeļu formiņas no šīs mīklas. Pirmkārt, paņemam rokas mazliet apmērcējam ūdenī, lai mīkla neliptu klāt. Tā, es paņemu mazliet mīklas. Tas ir atkarīgs, cik liels grib konfekts. Es mazu konfektību. Paņem rokās un uztaisu mazu bumbiņu. Lūk šādu. Un pēc tam viņu apviļājam puderītī, kas ir no cukura un kakao. To var arī nedarīt, bet man tā labāk patīk, tad vienkārši viņu smukāk izcās. Un lieku šķīvīšu. Un tā taisa, kamēr visi mīkli ir iztaisīti. Trifels ir gatavs, smuks sarindots uz šķīvi dažādās formās, kvadrātiņi, bumbiņas un piramīdas, tā kura ir sanākusi. Un jāsauc Ilzi nogaršot. Ilzē! Pagaršo savas trifeles. Pirmās. Kuru lai ņem? Es ņemšu šo bumbiņu. Tā ir lieliski uzkot pie vīna. Tā arī varat iepriecināt savus mīļos cilvēkus ar kaut ko saldu. Ar piemēram Valentīna dienā. Jā, jebkurā citā dienā arī. Sirdis var izveidot. Citu.